Labrīt, Latvija. Krāpšanas. Pirmā sāksim no krāpšanām, kas ir Ziemassvētki. Es tagad tuvojas svētki. Pirmā un tāda lielākā krāpšana Ziemassvētki šīs dienās. Ziemas saulgriežos, tie ir Ziemassvētki. Tiem, kam mums ir brīvdiena, faktiski tie ir svētki krāpšanai, kur gadsimtiem mēs esam krāpti, ka tur ir Dievs. Lai gan faktiski, ja tu iedziļinies visā tajā vēsturē, reliģijas vēsturē, tur ir Sātans. Brālis brāli nogalina tikai tāpēc, ka viņš drusku savādāk iet uz baznīcu. 30 gadus karo, 1 miljoniem cilvēku aizgājuši. Tas ir, kas noticis Dienvidamerikā, tas ir vienkārši šausmas, tas ir sātanisms, tur Dievs tur tūmā nāk. Tur ir tūmā pagriez kreiso vaigu, ja tev sit pa labo vaigu. Pazemība, padarība. Lūdzies, nedara neko. Tas ir filozofija, ideoloģijas, ko uzturētas tautas pazemīgā padarībā. Un uz doto brīdi tādu pat līdzvērtīgi krāpšana ir mūsu vēlēšanas demokrātijas sistēma. Tur tādā krāpšanā neko nedara, lūdzies, viss būs atrisināts, Jēzus tev palīdzēs. Šī gadījumā mums ir krāpšana, izvēle īsto deputātu, un viss būs kārtībā. Nedara neko vairāk, izvēle deputātu, un tad viss atrisināsies. Redz, tu neesi izvēlējis pareizo partiju un pareizo deputātu, tāpēc tev valsts un tauta izzūd. Tu esi vainīgs. Jā. Tā pati krāpšana, nekas nav pēc būtības nav mainījies. Tādā laikā tika uzturēts aristokrātu vāra. Tiem, kam bija zilās asins vai karalis bija izrakstījis, ka tagad papīri, ka viņam ir zilās asins, tā bija to cilvēku vara. Uz doto brīdi tāds mega naudas vara. Kur cilvēks skriet pakaļ naudai, lai labi zina, ka īstā vara ir mega naudai. Viņš tur nopelna, pēc tam bankrotē, un ņemās galvenais, lai viņš paņem algu. Un nākamā krāpšana, kas man patīk, kas nepatīk, es katru rītu vedu savu dēlu uz skolu, reklāmu, tur tāds un tāds kredīta uzņēmums, kredīta palīdzības uzņēmums mums palīdzēs. Augļošana ir gan Bībelē, gan Talmudā, gan Korānā nosodīta kā lielākais ļaunums. Mums šī augļošana plaukst un tiek pat reklamēta, ka tas ir kaut kas labs. Un faktiski tā tautsēmniecībā tiek kodēts, ka galvenais ir naudas daudzums. Galvenais ir dabūt nevis tavu ideju, kā tu strādā, kā tu darbojies, tev ir nauda, viss ir kārtībā, un faktiski uz tā palama tev šī valsts tiek vadīta. Krāpšana, tāpat veselības sistēma. Tur nav nekas saistīts ar veselību, ne mazākās nojausmas. Tur vienkārši ir pēļi no slimiem cilvēkiem. Jo vairāk slimu cilvēku, jo vairāk ir pēļi. Mēs te kaut kur apspriež kaut kāds Gunārs Bojārs par to, ne Gunārs Bojārs, tas otrs Bojārs, atvainojies. Apspriež par rindām, bet ne jau problēma ir rindās. Problēma ir to, ka tauta ir slima un speciāli tiek izstrādāts. Manā laikā, Saeimas laikā, tiek izstrādāts programma, lai tauta paliktu veselāka. To ministru novāc un programmu izmet ārā, jo vesela tauta no vajadzības viņa nenopelnīs. Pat tāpatās tā nelietība, kas ir kārta, kas šobrīd tur lamā, tur nezinu, kas tur tādi tie krievi, tādi tur ukraiņu. Faktiski neviens, visi klusē par to, kā ir cēlušās akcijas cenas, cik ir nopelnīts ar šo karu. Jā, izvilku ārā kukuļdošanu, šausmīgi 100 miljonu kukuļdošanu šim karā. Un nākamais mums tiek kodēts, jāspējās armijā, jums un dēliem jādod dzīvības, lai kaut kāds mēglis varētu ņemt kukuļus, lai kaut kāds mēglis varētu pelnīt naudu. Nevis veidojam draudzīgas attiecības ar kaimiņiem, attīstam taisnsaimniecību. Faktiski uz doto brīdi tiek darīts pasauli pārapdzīvot. Latvieši tiek kā briesmīga tauta, kas faktiski izmainīja drausmīgi, lielas valsts pārvaldes sistēmu. Tos latviešus vispār jāiznīcina, ir bīstami savā būtībā. Viņi var izslaucīt naudas varā, un vēstures mēslainē. Iesim tagad karosim. Par ko karosim? Lai kāds varētu izsakt kukuļus 100 miljonos, tā kā tas notiek Ukrainā. Lai kāds varētu pārdot Latvijas tautas bagātības kaut kādai citai valstī, tā kā tas notiek Ukrainā. Mēs to pieņemam.
Mēs pasīvi, apātiski noskatāmies uz to, kas notiekās mūsu valstī. Neskatoties uz to, ka to redzot mūsu senči latviešu strelnieku kapā otrā atgrieztos no to, ko viņi paveikuši un kā mēs uz to noskatāmies. Tad tāds Alvs Hermans ir izložņāja tīri, kas tur notiekās, es tādu problēmu parādīju. Sadūrās ar tādu apātiju. Jo mums jau ir faktiski gan drošības dienas, gan mūsu plašsaziņas mēdī strādā uz to, ka lai mums tā valsts izzūd. Nebūtu vairāk Latvijas. Faktiski tas, kas notika ar Atmodu, arī bija drausmīgi krāšana, kurā tik trūkti tauta atmodusies. Tur nekas nebija, tā bija vienkārši parasta VDK operācija, kurā tik ar dubultaģenu palīdzību tika importēt naudas var iekšā. Augļošana tika importēts valsts izsaimniekoši lielos mērogos. Faktiski tie ir noziedznieki. Viņi gan pēc PSRS likumdošanas noziedznieki, ko viņi ir izdarījuši šie VDK virsnieki. Tad viņi vienā brīdī karoja, lika cietumos un pazemoja tos cilvēkus, kas un tagad brīdī, par ko viņi paši pārvērtās. Un tagad, kas ir noticies ar mūsu tautu, mēs esam simtos tūkstošos izdevuši, iegrūmušies miljardu parādos. Faktiski gan pēc tās likumdošanas tie cilvēki, kas organizēja Atmodu, gan pēc mūsu, faktiski viņiem būtu jāsēž cietumā. Par kā mūsu tauta ir novest līdz kādam stāvoklim. Principā, ko apskaties, kas mums Latvijā notiekās, lielākoties ir krāpšana. Tāpēc tautas kustība, mēs esam vienoti stipri tautu, aicina tautu pacelties, mosties. 13. janvārī saņemties, parādīt, ka mums ir jārēķinās, ka mēs neesam kaut kādi šādi tādi kalpi, pazemīgi, bet labi saimnieki savā zemē. Mēs ticam, mums izdosies. Latvija ir tavās rokās.